Ja mēs gribētu uzzināt, cik bieži Latvijas iedzīvotāji iet uz mežu sēņot, tad tas, kas mums būtu jādara, būtu, ja mums neeksistētu tādu sfēru kā statistika, mums būtu jābraukā viscaur pa Latviju un pie katrām durvīm jāklauvē, pie katras cilvēks jāatrod, viņam jāpajautā, un tā mēs varētu saprast, cik bieži cilvēki iet sēnēs. Bet tas, ko statistika ļauj mums izdarīt, ir no visas populācijas, jeb visiem tātad aptaujāmajiem, kuriem mēs gribētu uzdot šo jautājumu, ka mēs varam paņemt šādu te mazu izlasi un noteikt vidējos rādītājus šai te izlasei, un tad attiecināt šo te mazo izlasi uz visu populāciju. Un tā ir statistika, kā mēs izlasi, jeb daļu varam attiecināt uz visu populāciju. Un kāpēc mēs to varam izdarīt, ir tāpēc, ka šajā te izlasē mēs iekļaujam tādus cilvēkus, kas atbilst visai populācijai. Piemēram, aptaujā pa minimālo algu mēs nevaram aptaujāt tikai uzņēmējus, vai aptaujāt tikai darbiniekus, vai tikai bezdarbniekus. Mums ir šajā te izlasē ir jāiekļauj proporcionāli tik daudz uzņēmēji, darbinieki, bezdarbnieki, UTT, visas šīs te klases tādā pašā proporcijā, kā ir visa populācija. Un tikai tad mēs varam attiecināt šos te izlases datus uz visu populāciju. Bet kopumā tāda statistika ir par to, kā mēs šos te datus no kaut kādas izlases varam attiecināt uz populāciju. Jo aptaujāt visu populāciju, tas ir ļoti neefektīvi, ļoti dārgi, aizņem ļoti daudz laika un ļoti bieži vien tas nemaz nav iespējams. Ja nav iespējams atrast katru Latvijas iedzīvotāju, kāds kaut kur aizbrauc, kāds kaut kur nav, kāds kaut kur slēpjas mežā, nav iespējams atrast ne visiem reģistrētas adreses, tāpēc tas fiziski nav iespējams un tāpēc pastāv statistika, kas pēta to, kā mazu daļiņu var attiecināt uz visu.